No mūsu astrologa gaidam jaunums par to, vai planētas šajā nedēļā būs labvēlīgas mums. Lūdzu, Aleksandra. Labrīt! Šonedēļ astrologisku sevišķi, tā izteikti, īpatni sagraujošu aspektu nav, nebūs, bet vienkārši jāatcerās par dažiem elementiem. Pirmkārt, nedēļas sākumā jau sāk samazināties Saules Jupītera opozīcijas intensivitāte. Ar katru dienu mums mazāk un mazāk traucēs mūsu neapmierinātība ar to, kā mums veicās. Nedēļas beigās darbosies diezgan saspringts aspekts, kurš roda parasti dažādus melus un atgādina mums, lai mēs uzmanamies, pārbaudam visu, ko mums sola, lai nebūtu nekādas kļūdas un citas problēmas. Un nākamnedēļ sākumā pirmdien un otrdien mēs gaidām astrologiski diezgan interesantu brīdi, kad no vienas puses mēnesis ar Saturnu var dot visiem, ko mēs pelnījām. Tieši dos iespēju iegūt vai materializēt, bet otrdien ir gaidām jau minēta saspringta Merkūra aspekta kulminācija, tāpēc uzmanieties, un tad viss notiks.